Mēs varam izlikt kārtas no 7 čakrām. Tās ir mūsu dievišķās čakras, kuras atrodas paralēli mugurkaulam. Un tātad kārtas atspoguļos to šo brīdi, kā ir pašlaik. Tātad varbūt tur būs kaut kāds padoms, varbūt tas būs kaut kāda iekšējā sajūta, kuras šobrīd ir tepatās. Ja? Tad šajā brīdī šim cilvēkam ir nepārtrauktā sajūta, ka viņš dara, bet tie augļi nav un nenāk. Un tā ir tāda karmiska situācija, jo 7 pentakli, ja? Tātad šie augļi tā kā neienākās tādi, kā cerēts iespējams. Un tas ir saistīts, protams, ar cilvēku karmu, un šī karma, tas nav slikti, tas nav sots, vienkārši mēs šeit esam atnākuši kā dvēseles mācīties, un ja kaut kas nenes mums augļus, ja, tā kā mēs gribētu, tad mums ir jāmeklē šis iemesls, no kurienes nāk mūsu tie iekšējie kodi, kāpēc tā notiek dzīvē, kāpēc man nenāk tie augļi, ja? Tad kas man ir jādara savādāk, kas ir tās lietas, ko es nesaprotu, un tad arī sakārtojās tā bāze, tas pamats sakārtojās, tad, kad mēs sākam dziedināt šos iekšējos kodus, tas ir pa 1. čakru. Tātad otrā čakra. Otrā čakra ir par radošumu. Tad cilvēks ir radošs, šeit var redzēt, jā, uguntiņas netrūkst, bet šeit mūsu ķermenī dzīvo ūdens stihija. Un ūdens tas ir par tādu plūdumu, jā, par dzīves plūdumu, kā plūst ūdens. Šeit var redzēt, ka šī sieviete dodas kaut kādā cīņā, šajā attēlā tad var redzēt, ja? Un 9 zīžļi, tas ir par to, ka tā ir kaut kāda pēdējā cīņa, varbūt viņi meklē to pēdējo kaut kādu iemeslu, kāpēc tad viņai neizdodās šos pentaklus sataustīt, vai kāpēc nav šī gandarījuma sajūta, ja, par kaut kādiem darbiem, kas tiek veikti. Un šeit var redzēt, ka viņi dodās cīņā, varbūt viņi dodās meklēt to iemeslu, kur tad viņš ir palicis, ja, jo 9 tā ir arī Marsa enerģija, un Mars tas kaut kādā ziņā runā par tādu ļoti advancētu pieredzi, kad cilvēks nav tāds iesācējs, bet viņš ir tāds jau, tā kā apzinās to savu vērtību un saprot, ka, tur kaut kur dziļāk jārok ir, jā. Tā ir tāda mācība, kas nāk, ļoti tāda apzinīga mācība, varētu tā teikt. Tātad 3. enerģētiskais centrs, gribas centrs, šeit ir 4 pentakli. Jā, tātad varbūt kaut kādas ierobežojošās lietas ir saistītas tieši, kas dod tādu sasalumu, jā, kaut kādas 4 lietas, kaut kādas 4 pārliecības, kaut kādas 4, nezinu, fiziski cilvēki, varbūt 4, jā, varbūt kaut kādas kaut kāds sasalums, te ir tāds sasalums, un tas putniņš tur dzied pie tā labā pleca, viņš dzied, bet tas cilvēks tā kā nesaprot. Viņš jau tā kā ir pārakmeņojies, viņš ir tik ļoti jau apracies, apaudzis ar tām saknēm, ja, saknes tie ir arī mūsu senči, ja varbūt šīs saknes runā par to, ka tās ir kaut kādas senču programmas, kuras ir atnākušas pie šī cilvēka dvēseles, ja, un šis cilvēks var viņas dziedināt, ja viņš atrod to savu ceļu tur kaut kur tajā procesā. Un arī te jau ir kaut kādi palīgi, kur te ir dzīvnieciņi, un šī 3. centrs, tātad šī gribas spēks, kas ir pašrealizācija, pašizpausme, jā, viņa ir kaut kur tagad tā kā sasalusi, bet viņu var iegriezt, jā. Viņu var atceldēt, viņu var sakārtot, ja mēs to paši gribam, tātad sirds čakrā. Fortūnas rats ir saistīts ar Jupiteru. Sirds centrā mums dzīvo Venēras enerģija. Venēra tā ir mīlestība, jā. Un fortūnas rats šajā brīdī griež šo laimes ratu. Fortūnas rats griež laimes ratu, un cilvēkam ir tā kā jāsaprot, vai viņš to
karmu griež pozitīvi vai negatīvi. Tātad 5. čakrā dzīvo zvaigznes enerģija. Zvaigzne tā ir ļoti spēcīga kārts, un šajā gadījumā es teiktu, ka cilvēkam ir ļoti liels talants dziedināt tieši ar savu balsi, ar savu klātesamību, ar to, kā cilvēks kaut ko pasaka, kaut kādu padomu, kaut ko tādu caur balsi tieši iedodot. Tātad 6. čakrā ar intuīciju arī šeit viss ir tā kā kārtībā, šeit viss ir tāds pilnbriets un tāds harmonisks, un arī 7. čakra ir pasaules kārts, kas ir ar Saturnu aizgādnībā, un šeit arī viss ir kārtībā. Tātad es ieteiktu, ka šim cilvēkam ir jāapstrādā mazliet ar gribas centru. Nākamais solis, ko mēs varam darīt, ir tātad apskatīties, kā tad strādāt ar šo gribas centru, jā. Tātad tas, ko cilvēks neredz, tātad ir kaut kādas 3 pārliecības, 3 dzimtas programmas, jo te ir atkal zobeni, un saknes, un koki, un pārliecības, kas dur sirdī. Tātad ir kaut kādas 3 programmas, kuras reāli traucē izpildīt kaut kādu foršo lietu dzīvē, ja, to savu dzīves misiju lielo. Un visuma padoms ir tātad vai nu var palīdzēt kāds vīrietis, kurš ir tāds materiāli stabils, tāds ļoti, ļoti vīrišķīgs, tēvišķs, vai arī tas ir tas spēks, kas tev ir jāatrod iekšā savā iekšējā sistēmā, strādājot ar šo saules enerģiju sevī. Tātad tā ir pašrealizācija, pašizpausmē, būt redzamai, būt spēcīgai, iet uz publiku un dziedināt to savu iekšējo bērnu. Tāds būtu ieteikums nevis no manis, bet no kārtīm.